Tā ir laime redzēt, kā uzaug mani bērni un mazbērni. Tā ir mana ģimene, tā ir mana Latvija. Un es novēlu ikvienam latvietim, lai vairojas jūsu dzimtas koks. Un ne tikai svētkos, bet arī darba dienās atcerieties mūsu Latvijas lūgšanu. Dievs svētī Latviju. Latvijas sajūta un lepnumu, ka esmu latvietis. Visvairāk esmu sajūts, kad Latvijas izlases komandas sastāvā, spēlējot ārzemēs, pārpildītajā stadionā ar pretinieku līdzjutējiem, esmu sadzirdējis Latvijas fans skandinam sauklu Latvija, Latvija. Katram stāstam, ko cilvēks ir izdzīvojis, ir sava vēsture. Arī Latvijas stāstam. Mēs katrs esam atbildīgi, kā veidojam savu Liepājas un Latvijas vēsturi. Savu Latvijas nākotni es veidoju uz jaunizveidotā uzņēmuma Glušak Baika pamatiem. Tev es novēlu atrast savu sapni un ar drosmi piepildīt to savā biznesa idejā. Man Latvija ir mans iedvesmas avots. Šeit ir mana ģimene, kas man ir iemācījusi mīlēt visu, ko es daru. Šeit ir manas otrās mājas, Liepājas teātris. Un šeit ir mana pilsēta, Liepāja. Latvijas stāstu var ne tikai izlasīt, saredzēt un sadzirdēt, bet arī izgaršot. Es to izjūtu caur savu īpašo Latvijas garšu. Šobrīd savu stāstu veidoju kopā ar saviem draugiem. Mēs kopā aktīvi iesaistamies Liepājas sabiedriskajā dzīvē. Un mēs zinām, mūsu rokās ir Latvijas nākotne. Lāčplēss ir ne tikai latviešu spēka simbols, bet arī tas, kas mani motivē iet un cīnīties. Vienmēr pastāvēt par savu Latviju. Esam vienoti, un tad arī mēs iegūsim Lāčplēša spēku. Es katru dienu pavadu kopā ar savu labāko draugu Alfiju. Viņš ir mans labākais draugs. Man svarīgi dzīvē ir dzīvnieki, un, protams, ar viņu palīdzību palīdzēt cilvēkiem, vai ne? Latvijas sajūtu es rodu visvairāk caur savu ģimeni. Caur lietām, ko mēs kopā darām. Mēs runājam latviešu valodā, mēs cienām latviešu tradicionālo kultūru, cilvēkus, latviešu tautas tērpu, Latvijas dabu un Latvijas vēsturi. Latvija ir mana mamīte. Mīļies atzīt tā, kā es mīlu. Manā Latvijas stāstā ir dzintaru pieturzīmes liktas. Es novēlu visiem reiz Baltijas jūras krastā atrast savu visspožāko Latvijas dzintaru. Mana Latvija ir vieta, kurā es dzīvoju. Tā ir Liepāja. Būsim vienoti valsts svētkos. Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gada dienai ik viens Liepājas iedzīvotājs un viesis aicināts uz svētku koncertu Tavs stāsts. Atnāc 18. novembrī 17:00 uz Kārļa zāles laukumu un kopā ar grupu The Sound Poets Sajūti savu stāstu Latvijai. Noslēgumā svētku uguņošana.